Sveiki otrajā Jauniešu domas podkāstu epizodē par šīs dienas tēmu Jauniešu darbs. Šeit mēs sveicam Ievu Alfērovu, kas ir Saldus novada uzņēmēja. Vai jūs varētu ar sevi varbūt iepazīstināt un pastāstīt, ko tad jūs ikdienā darat? Jā, sveiki, mīļie skatītāji, un paldies par uzaicinājumu būt šeit. Es esmu vadītāja uzņēmuma Sportivāko. Mums ir uzņēmums, kas nodarbojas ar turisma nozarē, piepūšamās ūdens atrakcijas brocēnos, nu jau 4-5 gadus, 4 vai 5, man jau sāk jukt. Mēs piedāvājam Kurzemē lielāko piepūšamo ūdens atrakciju, un šīs tēmas sakarā ik gadu mums ir krietns pulciņš jauniešu, kas pie mums strādā. Un kas jūs mudināja uzsākt šo nodarbi, vai jūs saistīja šī sfēra? Zin kā, es esmu dzimusi audzis Rīdziniece, un tā sanāca, ka es nokļuvu Saldū. Un tas laikam ir tādu vajadzību meklējumos. Vasaras kļuva siltākas, tas varbūt neatiecas uz šo vasaru, bet kopumā tendence ir, ka vasaras kļuva siltāks un garāks, un arī man ļoti gribējās aktīvu atpūtu, kaut ko jautru šeit pat, Saldus novadā. Un kur tu skaties un kur tu neskaties, bet tuvākās šādas līdzīgas atrakcijas vai jebkādas cita veida atrakcijas ir vismaz 50 km attālumā, un tas mums likās tik nesaistoši, kad ir pienācis laiks kaut ko darīt pašiem. Un tad iezagās doma, kad ir tik daudz ūdens tilpņu, kāpēc gan netaisīt kaut ko šādu. Jā, un cik bieži aptuveni ir jūsu saskarsme ar jauniešiem? Tā kā jūs viņus aicināt, vai viņi paši piesakās darbā? Jā, mums katru gadu mēs pieņemam darbā vismaz 10 jauniešus. Mēs jau 2. vai 3. gadu strādājam arī kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, ar kuru starpniecību arī vesels lērums jaunieši tiek nodarbināti arī pie mums. Šogad jau tie ir 14 jaunieši, iepriekšējos gados nedaudz mazāk. Un kāda tad ir īstī pieredze strādājot jūsu uzņēmumā? Vai ir labas atsauksmes, vai kas ir tas svarīgākais, kas ietilpst pienākumos? Jā, ar jauniešiem darbs ir ļoti interesants. Patiešām vārda tiešākajā nozīmē interesants, jo nāk jaunieši, kam ir lielāka pieredze, un nāk jaunieši, kuri absolūti no nulītes. Un tad mums ir ļoti interesanti ar viņiem strādāt, saprast, kurš varbūt domā un skatās uz priekšu, kaut ko pats jau spēj inicijēt un darīt, kuram visu laiku ir jānorāda tiešām uzdevums pēc uzdevuma un nepieciešama tāda lielāka klātbūtne. Ļoti daudz atšķirās jaunieši, vai jaunietis ir mājās palīdzējis mammai kaut vai zāli nopļaut vai māju iztīrīt, tad arī tos uzreiz var redzēt, kad viņiem jau ir iekšā kaut kāda neliela pieredzīta. Un ir tad savukārt ir tādi jaunieši, kuriem varbūt tās vecāki ir radījuši tādu ilūziju par realitāti un par naudas pelnīšanu. Un tad pielaust viņus strādāt, regulāri apmeklēt darbu, konkrētās dienās, laikos, un tas disciplīnas jautājums ir drusku savādāks. Kādas prasmes viņi apgūst, vai ir tādi, kas tiešām arī mainās, ka viņi atnāk un viņi nav strādājuši, viņi tiek pārmācīti tādā ziņā? Jā, viennozīmīgi es varu teikt, ka vasaras sākumā tas jaunietis ir viens cilvēks, un vasaras beigās viņš ir pilnīgi pavisam jau cits, jo arī ūdensparkā strādājot, lai arī liekas, ka darbiņš ir viegls un kas tur ko nepalīdzēt klientiem, drošības vestes uzvilkt, noteikums izstāstīt vai vienkārši pie kases būt. Un tomēr tas prasa atbildības, prasa ļoti patīkamu un veselīgu attieksmi pret klientiem, jo šie jaunieši ir arī mūsu tādas reklāmas sejas, tāda vizītkarte. Un gan mūsu, gan arī viņu interesēs ir, lai šis apmeklētājs, kā atnāk, viņš arī vēlreiz grib atnākt. Es domāju, ka viennozīmīgi jaunieši uzsākot darbu pie mums un arī beidzot viņi kļūst par
vienkārši citādiem cilvēkiem. Tik daudz vērtības, kas tiek apgūtas visu šīs te vasaras laikā viennozīmīgi. Katram jaunietim iesaku strādāt. Protams. Un, ja jums būtu 3 vārdos visa šī darba pieredze jāraksturo, kas tie būtu par vārdiem? Visa darba pieredze 3 vārdos. Es teiktu viennozīmīgi izaicinoša pieredze. Dažkārt jautra, jo jaunieši nes tādu dzīvības enerģiju, tā kā viennozīmīgi arī jautra. Un 3. varbūt ir čakla. Jā, grūti man pateikt. Labi, paldies. Un vai jums varbūt ir bijusi saskarsme ar kādu brīvprātīgo darba formu, jo tā arī jauniešu vidū sāk palikt tāda populārāka? Dažkārt mēs esam piesaistījuši brīvprātīgajiem pasākumiem, tad, kad ir varbūt lielāka mērogā mūsu lokāls kaut kāds atklāšanas pasākums vai kādas sporta spēles, kur uz kaut kādu noteiktu stundu laiku vai uz vienu dienu jaunieši atnāk tiešām, lai viņi vienkārši gūtu pieredzi. Jā, bet brīvprātīgo mēs tik ļoti nepiekopjam, jo arī mans personīgais viedoklis ir, ka katrs darbiņš, lai arī kāds viņš nebūtu, tā ir enerģijas apmaiņa un arī brīvprātīgais, tad, ja viņš ir brīvprātīgais, tad viennozīmīgs mums pusdienas ir jānodrošina, jo arī jaunietis cenšas ieguldīt to savu enerģiju un laiku. Jā, tāpēc mēs to tik ļoti nepiekāpjam, jā. Bet varbūt šis brīvprātīgais darbs kādam ir palīdzējis atkal atrast tādu patstāvīgāku darbu vai tādu gadījumu? Visnotaļ, un tā, starp citu, ir ļoti laba lieta, jo brīvprātīgajā darbā, ja jaunietis vienkārši grib atnākt un pamēģināt, bieži vien mēs redzam, ka wow, šī meitene, kur it kā šķita tik noslēgta un klusa, viņa ir darbīgākais rūķītis visā pasākumā un savukārt cits, kurš mēs domājam, ka būs ļoti darbīgs, izrādās ļoti pasīvs. Un viennozīmīgi mēs esam arī veikuši sadarbības ilgtermiņā ar brīvprātīgā darba cilvēkiem. Tā viennozīmīgi kolosāla iespēja vienkārši, lai parādītu. Jo jauniešiem kā tādiem jau ir grūti atrast darbiņu. Ja tev nav ne pieredzes, tev nav ne zināšanas, kāpēc lai tas darba devējs noalgotu tevi kaut kādam amatam? Protams, tad ir kaut kādi pārbaudas laiki, kad kā tu vari testēties un saprast, bet tas tāds piņķerīgi, tas viss ir tāds bišķiņ čakars. Tāpēc brīvprātīgais tas ir lieliski iespēja vienkārši pierādīt sevi tajā ļoti īsajā laika posmā un iespējams tu paliksi atmiņā un nāc komandā. Varbūt ir vēl kāds veids, kā var izcelties darba devējam, ja tev nav iepriekšējās pieredzes. Kas būtu tas, kā varētu sev prezentēt, lai pieņemtu darbā? Es domāju, ka ir ļoti daudz veidu, kā sevi parādīt, drusku izcelties. Es domāju, ja jaunietim tiešām interesē darbs, tad vērtīgi ir vienkārši atnākt, ne tikai nosūtīt to savu vēlmi pieteikšanās, bet arī atnākt klātienē, pateikt, hei, es esmu šeit, varbūt tev tagad mani nevajag, bet ja tev kādreiz mani vajag, tad es tiešām esmu ieinteresēts. Un tikai tas mazais personīgais klātesošanas brīdis, tas var ļoti daudz ko mainīt. Jaunieši zina, ka ir ļoti, ne tikai jaunieši, arī pieaugušie, viņi dažkārt bailīgi, kāds tagad būs, tagad iešu it kā lūgt pēc darba, un es taču tas tā nesmuki izskatīsies, un es tā kā esmu pazeminējis sevi tajā lomā, ka man jāiet lūgt kādam kaut kas ir. Bet no otras puses, nē, mēs jau no mūsu puses mēs to tā neredzam. Mēs vispār nešķirojam cilvēkus šādā līmenī. Mēs tieši redzam, ka super, tātad tu tiešām esi motivēts, tu gribi strādāt, tu esi pat veltījis šīs 2 minūtes, lai ierastos pie mums, vienkārši iepazīstinātu ar sevi un atstājis savus kontaktus. Es domāju, ka tādas ir vērtīgas lietas. Vai arī, ja tu esi pieteicies un neesi saņēmis atbildi, noteikti atgādināt par sevi. Mūsu gadījumā tas ir īpaši vērtīgi, jo tik tiešām katru vasaru piesakās līdz 50 jauniešiem. Un tad mums ilgst aptuveni 3 garākas dienas intervijas kārtām, kur 3. dienā mēs jau esam aizmirsuši, kas mums tajā 1. dienā bija. Un mēs it kā esam atzīmējuši tur pierakstiem un piezīmēm veikuši, bet ir grūti atcerēties. Un tās sejas arī pazūd jau. Mēs jau kādreiz domājam, varbūt jāsāk ir pirms viņi ienāk nobildēt. Un vārdu uzrakstīt. Lai vismaz ir kaut kāds priekšstats paliek.
Bet tad no otras puses mēs domājam, bet mums jau arī nevajag tik daudz tos cilvēkus. Varbūt tad ir vērtīgi, ka tie 10 vai 7 viņi paliek tev uzkrītoši tavā atmiņā. Tad acīm redzot, šiem bija kaut kas īpašs, kas lika pievērst uzmanību. Un atkal, kas ir tā otrā puse, kas ir tas, kur viņi iekrīt parasti? Kāpēc jauniešiem netiek dots tas darbs? Šī gada pieredze jautrākā mums ir tāda, ka izmantojiet ChatGPT, bet ļoti gudri izmantojiet. Neatstājiet kvadrāti iekavas, neatstājiet uzkrītošas lietas, kas liecina, ka to motivācijas vēstuli jūs neesat rakstījuši. Jo ChatGPT un visi šī jaunās tehnoloģijas rīki ir ārkārtīgi liela bonus mūsdienu pasaulē. Ārkārtīgi liela. Es neslēpšu, ka es pat viņus izmantoju un ļoti regulāri. Bet no otras puses ir jābūt gan intelektuāliem, lai to mākslīgā intelekta saturu pārveidotu kā savu saturu. Tad pirmkārt es teiktu, jā, paši piekoriģējiet, atstājiet savu personīgo zīmodziņu, lai nav uzkrītošs šis te fakts. Jā, ko iekrīt vēl? Elementāri sūtot e-pastus, uzrakstiet, ka tas ir CV ar motivācijas vēstuli, piesakoties darbam, nesūtiet tukšus e-pastus ar teiksim, CV. Tas ļoti bieži jaunieši. Jā. Es pat teiktu, ka skolās vajadzētu ieviest tādu praktisko kaut kādu nodarbību sesiju. Man šķiet, ka pat ir. Pat ir, jā? Pat ir. Man liekas, ka datorikas stundās šo māc, kā e-pastu sūtīt. Jā. Liekas tāds elementārs lietas, bet dzīvē visādi brīnumi. Jā. Varbūt no skolas vienkārši atmiņā nepaliek. Liekas, kā man to vajadzēs. Un tad man izrādās, ka vajag. Bet, piemēram, labi, ir situācija. Ir vasara, man vajag darbu. Kā pie jums nonākt, kā jūs sasniegt un kā vispār tas process izskatās? Mēs sākam jau diezgan laicīgi. Mēs sākam jau māja mēnesī. Mēs sākam māja mēnesī jau pirmās atlases. Tie ir kaut kādi 10 datumi, bet noteikti aprīļa beigas mājas, jo mēs jau esam izsludinājuši noteikti sludinājumu, kad mēs meklēsim komandas biedrus. Tad mēs dodam aptuveni 2 nedēļas viņiem pieteikties, sasūtīt visu e-pastu no visām pusēm. Tad notiek viss šis interviju process un atlase. Tāpēc, ja tev jau liekas, ka tu varbūt uz vasaru gribētu strādāt, varbūt ne pilnu vasaru, varbūt 2 mēnešus no 3, varbūt mēnesi no 3, tad vērtīgi ir jau domāt par to nedaudz laicīgāk, jau pavasarī, lai rezervētu savu šo vietu. Jo es varu teikt, ka līdz māja beigām mums faktiski jau ir visa komanda nokomplektēta. Jā, arī šogad mums tur ir dažādas situācijas, visādi plāni mainās, tas ir pilnīgi normāli. Tad principā arī mūsu sarakstos ir tādi backup varianti. Ja kāds lūst un brūk, tad mēs liekam zvanam jau šim vai šim vai šim. Bet faktiski, jā, uz visu vasaru mēs jau tad māja beigās komanda ir nokomplektēta. Bet tad sanāk, ir jāsūta e-pasti vai dzīvē ir tās visas intervijas, kā tas vispār notiek? Jā, vispirms notiek e-pasta sūtīšana, pieteikuma rakstīšana ar CV formātu un motivācijas vēstuli. Ja arī nav darba pieredzes nekādas, tad droši varat likt, kad jūs tiešām palīdzat mamām zāli pļaut vai saimniecībā darat citus saimnieciskus darbus, visas šīs mazās pat detaļas ir ļoti vērtīgas. Jo tik tiešām no tā jau būvējās tas cilvēka imidžs, izlasot vienkārši melns uz balta tekstu. Faktiski mēs darām tā, ka mēs visus aicinām uz interviju, jo mēs arī apzināmies šo pieredžu laikā, kad tiešām tas Pēteris iespējams nemāk rakstīt ne motivācijas vēstuli, ne arī sev normāli to CV. Tad mēs labprāt tik un tā Pēteru uzaicināsim, lai saprastu, jo varbūt tās viņš nav varbūt datora cilvēks, bet viņš ir pilnīgi, nezinu, tur zaļie pirkstiņi vai cilvēks absolūts tur cita veida domāšana. Un mēs aicinām tad jebkurā gadījumā visus. Es gan nevaru runāt par visiem uzņēmējiem, noteikti citi uzņēmēji dara, kā viņiem ir ērtāk atlas tikai tos 10, ko aicinās. Mēs aicinām visus un dodam visiem iespēju arī atrādīties, parādīt sevi un iepazīstināt ar sevi. Labi, paldies. Un tagad ir tas lielais jautājums. Tu esi pieņemts darbā, ir tava pirmā darba diena. Kā tam sagatavoties? Vai jums ir kādi padomi jauniešiem?
Es domāju, ka nevajag ņemt dzīvi tik sarežģīti un tik smagnēji. Noteikti izgulēties, noteikti nepārdzīvot par to pirmo dienu. Jo jebkurā gadījumā, gan mēs no mūsu puses, mēs jau saprotam, ka tam cilvēkam būs tā pirmā diena. Un tā pirmā diena vienmēr var būt drusku lēnāka, vai kamēr tu ieej tajā darba ritmā. Tā kā tā pirmā diena, jā, noteikti darba devējs jau pasaka priekšā, vai tev ir jābūt tur, nezinu, botām kājās vai šortiem, vai gatavojies, nezinu, mūsu gadījumā ūdensparka uzraugiem, ņem peldbikses līdzi, jo iespējams tev vajadzēs nopeldēties, piemēram. Nu, tad viņi jau zina, uz kurien viņi nāk, līdz ar to viņiem jau vairāk vai mazāk ir skaidrs tās prasības un tā vīzija, kas vispār pie mums notiek. Un es domāju, ka pirmā diena absolūti nevajag satraukties. Protams, nevajag arī tur kaut kāds, nevajag gluži arī pietēlot no sevis, kad es varu visu. Un beigās, kad mums bija atgadījums, kad puisis atnāk, vai tu proti zāli pļaut, kas tur ko nemācēt, stumt vienkārši. Proti. Tad, kad mēs iedodam zāles pļāvēju, tad tur tādi mums smuki kurmju, rākumi un tur šādi zāri. Un ka brauc visam pāri, tāds wow! Bet tu tiešām esi to zāli pļāvis. Es esmu. Tur jau skan viss tās zāri, tur jau, es nezinu, tas motors jau tur, deg kopā no sērijas. Ārvās mēs tāds, stop. Šitā mēs nepļausim zāli. Vispirms mēs paņemam tos zarus nost, tad mēs tos kurmi rakums tur, nostaigājam. Un tad mēs vai vispār apbraucam viņus, nevajag braukt pāri. Brīnumi ir visādi, bet es domāju, ka galvenais esi pats. Nevajag neko pietēlot, nevajag par kaut ko arī pārāk uztraukties. Ja tu esi šeit jau pirmajā dienā, acīm redzot, mēs tevi esam kaut ko saskatījuši, ka tu vari nest pienesumu komandai. Varbūt vēl ir kāds tāds jautrs vai atmiņā paliekošs notikums no šīm darbdienām ar jauniešiem? Es domāju, ka notikumi mums šo gadu laikā ir ļoti daudz bijuši. Varbūt tādi trakoti atmiņās paliekoši, varbūt pat īsti nav. Bet kopumā, arī, teiksim, arī ūdensparka uzraugiem ir jautri stāsti, kad atnāk uz darbu džinšu šortos un puiši vispār nesaprot to faktu, ka būs jāsamērcēs ūdenī. Jo arī mums ūdensparka specifika ir tāda, ka piepūst ūdens pūšļus, brīžiem ir jāstaigā pāri pūšļiem, brīžiem varbūt nāksies saslapināt, varbūt gluži ūdenī nav jālien, bet nāksies saslapināties. Un, tad vienkārši saprast to, kad būs jāsaslapinās un atnākot džinšu šortos, tur skaistās botiņās, iespējams tas nav pareizākais ekipējums. Jautrākie, jā, pat man tā grūti teikt, man liekas, kopumā jau nav tik traki. Vai arī mums ir ļoti palaimējies ar superīgiem jauniešiem. Vai darbs ar klientiem nav viena no grūtākajām sfērām, kur jaunietim ieiet? Vai tas nav izaicinoši dažiem no jauniešiem? Es domāju, ka tas būtu jājautā pašiem jauniešiem. Personīgi man liekas, ka vispār laikam cilvēks ir kaut kādā mērā var iedalīt, vai viņš ir tas apkalpojošās sfēras cilvēks vai nē. Un ja viņš tomēr nav šīs apkalpojošās sfēras cilvēks, bet varbūt tomēr ir kaut kāds, es nezinu, grāmatu pele vai tur uz citām nozarēm tendēts, viņam noteikti būs sarežģīti. Viņam smaidīt ikdienā būs ļoti grūti. Bet es domāju, ka ja ir tāds silts, atvērts cilvēks, tad vajadzētu būt tā, ka viņš jūtās kā zivs ūdenī. Varbūt sākumā būs nedaudz grūti pierast pie tās jaunās lomas, bet tas vienā brīdī kaut kā pārslēdzās un dabīgi jau notiek šī te attieksme un darbība ar klientiem. Ir arī bijuši gadījumi, ka tiešām cilvēks saprot, ka tas tomēr nebūs viņam. Jā, ir gadījumi, daudzkārt ir bijuši tādi, ka arī tas pirmais iespējas, ko jaunietis atstāja par sevi, ir ļoti tik tiešām nosēž mums pretīm, to es māku, to esmu darījis, tas man arī patīk, to esmu tur darījis.
un atnāk, un tomēr mēs saprotam, ka tur kaut kas nav, mums šis tomēr nederēs. Tad no mūsu puses nākas tomēr pieņemt lēmumu, kad mēs šķirsimies. Lai gan visbiežāk mēs centīsimies varbūt rotēt cilvēkus, kad pa pozīcijām vienkārši mums ir diezgan liels tas spektrs, kur mēs varam rotēt viņus. Un tad mēs vienmēr mēģināsim varbūt atrast to kopsaucēju, kad varbūt tomēr virtuve tev patīk. Varbūt tomēr tev patīk citi pienākumi. Un ja tomēr nekur mēs neatrodam to kopsaucēju, tad bet tas parasti notiek tādā ļoti cilvēciskā izskaidrošanās un izrunāšanās veidā. Mēs tā cenšamies netaisīt nekādas drāmas vai skarbās to esi atlaists. Nē, tā nē, jo mēs jau esam visi cilvēki. Un tāpat arī no jauniešu puses, protams, arī viņi saprot to un cik labi, ka viņi saprot. Un tāpēc es saku, kad ir jauniešiem jāiet strādāt, viņiem ir jāiet, pat ja tas nav naudas dēļ, ja mamma un tēvs visus uztur un viss ir kārtībā, nav nepieciešamība, tas vienkārši parādīs tev to, vai tu, kuru ceļu tu vēlēsies iet, vai uz turienes taču vairs negribu iet. Un tādas pienākumus es tik tiešām vairs negribu darīt. Vai varbūt tieši pretēji, kad man tā patika, kad es meklēšu līdzīgās nozarēs nākamos darbiņus arī. Kas ir tie lielākie, ko cilvēks iegūst strādājot pie jums? Varbūt kāds atgriezeniskās saites ir bijušas par to, kā cilvēks mainās varbūt? Pirmkārt, jau, ko mēs saredzam kā lielu bonus, ir tas, ka jaunieši vēlas atkal pie mums strādāt. Tas jau ir liels bonus un prieks par to, ka tad viņiem kaut kas patika šajā visā sistēmā, organizācijā un darbā. Bet priekš viņiem, es domāju, pats vērtīgākais ir pirmkārt atbildības sajūta, kad ir vasara tomēr. Un darba specifika paredz, ka karstajās saulainajās dienās visticamāk būs jāstrādā, jo tad visticamāk parkā būs visvairāk cilvēku. Un savukārt, ja būs ļoti lietains, augsts un vējains, tad iespējams tā būs tava brīvdiena. Un jaunietim ir jāsaprot tas, ka tā pašdisciplīna, lai dosies uz darbu jebkurā gadījumā, kad nebūs pēkšņās kaitas, esmu slims vai pēc ballītes nevaru piecelties no gultas, kad jāiet tomēr darboties, strādāt, pienākums sauc. Tā kā es domāju, tās pašas vērtīgākās jauniešu vērtības, ko viņi iegūst, arī ir disciplīna, atbildības sajūta, kaut kāds laika menedžments, darbs komandā. Jo, ja viens ķēdes posmiņš nedara savu darbiņu, tad vispārējie ķēdes posmiņi visticamāk arī klibos. Un kā mēs sakām savai komandai, kad katram ir jāizdara savs darbiņš. Jo, ja tu neizdari savu darbiņu, visticamāk tavs kolēģis izdarīs darbiņu tavā vietā. Bet kāpēc mēs taču maksājam visiem attiecīgi naudas summas, tad sanāk, ka kādam man jāmaksā ar mazāk, jo tavā vietā izdara kāds cits darbiņu tavu. Un tad mēs sakam, ka šeit jābūt kā Šveices pulksnim, kur katrs zobratiņš dara to savu darbiņu, lai visa komanda beigās izveido smuku pulkstenīti, kurš griežās, un viss notiek secīgi viens pēc otra. Mēs gluži neesam ražošanas uzņēmums, bet es saredzu kaut kādas saistības arī visos šajos, visā šajā procesā. Un vai jūs teiktu, ka Saules jaunieši grib strādāt? Man grūti teikt par visiem jauniešiem. Es domāju, ka noteikti liela daļa grib. Jā, es domāju, noteikti liela daļa grib. Tad ir liela daļa, kur mamma grib, lai viņi strādā. Bet vissvarīgākais ir, lai pašam ir tā motivācija strādāt. Jā, tas arī ir ļoti interesants fakts. Mums tik tiešām bieži vien mamma sūta pieteikumus par saviem bērniem. Un jau mēs to vairs neredzam kā pozitīvu zīmi, jo visticamāk viņam pašam nav tā motivācija, lai viņš pats nosūtītu ziņu. Jo tad man gribas teikt, es to mammu varbūt uz interviju varu paaicināt. Jā, un tur es gan ieteiktu, ka lai mammas, jo mēs runājam par jauniešiem, kur ir pāri 16 gadiem. Tad ir jaunieši no 16, ko mēs pieņemam darbā 16 līdz 20 gadu vecumam. Un tad, ja tev ir 16, 17 vai pat 18 gadi un mamma vēl sūta pieteikumus, tad jaunieši dariet to paši, jo tik tiešām tas ļoti daudz ko parāda arī par jums.
Varbūt jums pašai ir pieredze strādājot kā jaunietē? Tā, cik jau tas ir gadi atpakaļ? Jāsāk domāt, ko es darīju jauniešu vecumā. Man laikam jāsaka tā, ka tad, kad es biju 16 līdz 18, līdz 20 gadu vecumā, līdz 18, jo skolas vecumā es nestrādāju, man nav darba pieredzes. Es cītīgi braukāju uz basketbola nometnēm un sportoju, līdz ar to viss mans vasaras bija piepildīts tikai ar sportu. Pirmā darba pieredze man bija 18, 19 gados, beidzot vidusskolu. Tas skaitās jaunietis? Laikam skaitās. Jā, vēl, skaitās, vēl skaitās. Jo tad uzreiz pēc tam es aizbraucu backpacking gada pieredzē uz Jaunzēlandi. Un tur laikam sākās mana pirmā vispār darba pieredze kivi augļu lasīšana, ražotnē strādāt. Respektīvi, plāns bija tāds, ka katrs 3 mēnešus tev work and holiday vīza paredz mainīt darbu. Un darbu varēja atrast ļoti viegli. Tur arī sarunu valoda ir angļu valoda, līdz ar to tas ir samērā elementāri viss. Un tādus vienkāršus darbiņus varēja diezgan ātri dabūt, kur tu vēlēsi. Jā, tā bija ļoti smaga pieredze, jo tagad skatoties ar savām acīm uz to, ka jaunieši var strādāt ūdensparkā un bez maz vai saulītē čilot un sauļoties dažbrīd pat, tad jā, stāvēt ražotnē pie līnijas un krāmēt paletēs preces, ko tālāk vad uz kaut kādiem veikaliem. Vai tās stundas tajā kivi lasīšanā vienkārši krāmēt tos kivi tādā lielā ķenguru somā un tev maksā par nolasītajiem. Jā, tas ir crazy pieredze, bet es ne centi negribētu. Nu, tā kā, ja būtu laiks jāapgriež atpakaļ, neko nemainītu. Jo man liekas, tā jebkura darba pieredze ir ārkārtīgi vērtīga, jo arī esot man šajā pozīcijā, es varbūt tās nekad savādākā veidā es nekad neizprastu, kā ir būt viņu lomā jauniešu. Jo, ja vien tu neesi pats pabijis otru pusē, tad man liekas, ka darba devējs, es nezinu, es uzskatu, ja labākie darba devēji ir tie, kur pabijuši visās šajās dažādajās hierarhijas lomās. Un, lai rastos veselīga darba atmosfēra, jebkurā nozarē, mums jāmēģina iekāpt vienu otru kurpēs ir. Tā kaut kā man liekas. Bet katrā ziņā tagad ir daudz vieglāk atrast darbu jauniešiem. Es domāju, ka tagad tiek piedāvāts krietni vairāk tiešām piedāvājumi un man liels prieks, ka Nodarbinātības valsts aģentūra ļoti ir jau cik gadus viņi ņem šo visu arī savās rokās, viņi atver šīs te pozīcijas tieši jauniešiem un man liekas, tas ir kolosāli tik tiešām visiem, kam ir iespēja izmantot. Man liekas, ka ir gana daudz iespējas arī Saldū. Nav tikai Rīga, Liepāja un lielās pilsētas. Vienkārši jābūt acīgiem un noteikti par to jāsāk domāt laicīgi. Jā, par to arī ir jautājums. Ja, piemēram, es satopos, ka es jūlija vidū gribu augustā strādāt, vai ir kaut kāda iespēja? Tad es domāju, ka vienīgā iespēja ir tik tiešām nākt klātienē, uz kurieni tu gribi, un vēlams, kad ir kaut kādas, varbūt kādas 5 vai 10 kaut kādas provizoriskās vietas, kur tu kā varētu, un iet jautāt pēc vadītāja, nekautrēties, jo arī vadītāji ir tikai cilvēki, viņi nav nekādi, viņi nav nekādi necilvēki. Varbūt, ja tuvākajos kontaktos kāds nevarēs ieteikt caur paziņām kādu pozīciju, tad varbūt tās kāds tālāks draugs sadzirdēs un ieteiks tevi tālāk jau topošajiem varbūt darba devējiem. Arī mums, starp citu, ir jaunieši, kas nāk pie mums. Starp citu, mēs nereti jautājam arī saviem tādiem labajiem darbiniekiem, tādiem jau noturīgākiem jauniešiem, vai tev nav kādi draugi, ko tu varētu ieteikt arī pievienoties komandai. Jo mēs jau arī uzskatām, ka ir tāds teiciens, kāds esi tu pats, ir tavi draugi, vai kādi ir tavi draugi, esi tu pats. Jā, kaut kas tam līdzīgs. Tad ir tas priekšstats, ka, ja tu esi čakls, darbīgs un viss ir kārtībā, tad visticamāk arī tavi draugi ir līdzīgi domājoši. Un tad arī mums, protams, būs
vieglāk, ja mēs pajautājam, tas tāds īsākais ceļš. Ja mums vajag kādu papildus spēku, tad varbūt ir kādi draugi, ko jūs ieteiktu. Ir bijuši tādi gadījumi, ka tas draugs nav tik strādīgs kā tas cilvēks. Jā, protams, ir arī tādi bijuši vai jā, viennozīmīgi, bet arī ar to mēs rēķinamies. Tā ir tāda laime, vienmēr jau tā ir tāda laimes spēle. Man liekas, pieņemot jebkuru darbinieku darbā, vai tas ir jaunietis, vai tas ir pieaugušais, pat tā ir laimes spēle, jo tā dzīve jau arī neparedzama ir, un arī pieaugušie var nedod Dievs kaut kas notiek ģimenē, vai sākas kādas varbūt atkarības, vēl kaut kas citas lietas, kas var ietekmēt viņa profesionālās darbības. To mēs nekad nevaram paredzēt, tāpēc katrs darbinieks pa lielam ir laimes spēle, un citreiz palaimējās, un citreiz mēs veidojam pieredzi. Kādas vispār ir darba stundas, kad jaunietis pie jums iet strādāt, vai tas ļoti mainās atkarībā no, piemēram, laikapstākļiem? Mēs strādājam pēc grafika, mainīgs darba grafiks, kur iepriekšējā nedēļā tiek izziņots uz jauno nedēļu grafiks. Jā, lielā mērā darbinieki tiek sastādīti pēc laika ziņām vai pēc paredzamajiem pasākumiem. Šajā vasarā mums ir ļoti daudz izbraukumu, ļoti daudz vairākas sporta spēles jāorganizē. Līdz ar to mēs jau ir jau, kur mēs jau zinām, ka krietni vairākas cilvēku loks būs nepieciešams uz šiem pasākumiem. Ar laikapstākļiem, jā, tas, protams, ietekmē arī stundas, bet mēs cenšamies katru dienu būt atvērti, neatkarīgi no laikapstākļiem, tā ir vasara, un pieredze rāda, kad apmeklētāji nāk uz ūdensparku arī lietainos laikos, un bieži vien laikapstākļi nav noteicošais. Ir bijuši tā, kad mēs tiešām 5-6 vakarā lietus stiprs līst, variet slēgt ciet, variet doties mājās, nav obligāti jāsēž tik ilgi. Un brīdī, kad tiek aizslēgts viss parks un aiztaisīti vārti, jau zvana. Mēs esam ceļā pie jums, vai uzlaidīsiet mūs uz ūdensparka. Un tad šis te Mērfija likums ir ļoti bieži bijis pie mums, jā. Tad jau visu vasaru praktiski ir jūsu sezona, nav atkarīgs no tā, vai ir lietas, bet arī bijis kādas tā kā vētru gadījumos, vai tad gan jūs pilnīgi? Nē, protams, tad vētru gadījumos tur ir cits, teiksim, evakuācijas plāns. Jā, skaidrs. Tur ir cits, jā, jo parks tomēr, jā, ļoti no vēja ir ļoti, vējš ļoti spēcīgs ietekmējošs faktors mūsu vasaras darbībai, un tur jānodrošina tā, lai parks arī pēc vēja atrastos savā vietā. Ir bijuši gadījumi, ka ļoti pēkšņi mainās laikapstākļi, un tad ir tāds trakums. Jā, bet tagad arī laikapstākļi parāda to, kad tie pērkona negaisi, viņi ir ļoti īslaicīgi, viņi ir ļoti brāzmains, stiprs vējš, teiksim, stundu vai 40 minūtes. Un tad viņš faktiski pazūd, un pēkšņi sākas spīd ļoti spēcīga saule, un tad jau atkal tā kā skudriņas cilvēki arī lien ārā no kur nu viņi nāk, un nāk uz parku, un liekas, te vēl bija tāds miers un klusums, un tagad cilvēki jau sāka atkal darboties, nākt un peldēties. Liels paldies, ka jūs šodien atnācāt un pastāstījāt par savu pieredzi ar jauniešiem, un paldies arī jums visi, kas skatījās vai klausījās. Paldies, ka jūs tā esat. Jā. Paldies. Noteikti pieskaties darbam vasarā. Strādājiet!